Sveiki! Šodien kopīgi izveidosim tiešsaistes veikalu Kaktusu paradīze. To mēs veidosim kopā ar Node.js, un Node.js mums būs vajadzīgs, lai izveidotu serveri, un visus mūsu datus mēs varēsim uzglabāt datubāzē. Vispirms mums ir nepieciešams lejupielādēt pašu Node.js. Dosimies uz šo adresi nodejs.org. Noklikšķināsim uz podziņas Get Node.js, un es izvēlēšos šoreiz vieglāko versiju un iegūšu jau instalēšanas datni, noklikšķinot uz Windows Installer. Pēc tam, kad ir lejupielādēta datne, palaižam to un atstājam visur noklusējuma iestatījumus. Tagad mums ir nepieciešams pārbaudīt, vai viss ir pareizi instalējies. Atveram Visual Studio Code. Tajā atvērsim jaunu terminālu, noklikšķinot uz terminālu, New Terminal. Un ierakstām Node, divas domzīmes, version. Lūk, parādās versija, kura ir pat laban instalēta manā datorā. Vēl man ir jāpārbauda arī, vai ir instalējies Node programmu menedžeris, kurš mums palīdzēs instalēt papildus bibliotēkas. Ierakstām npm, divas domzīmes, version. Nu, lūk, viss ir pareizi instalējies, tāpēc tagad varam uzsākt darbu ar Node.js un mūsu projektu. Projektam es jau sagatavoju mapīti ar nosaukumu Kaktusu veikals. Tajā iekšā ir vēl viena apakšmapē ar nosaukumu public, kurā iekšā ir HTML un CSS datnes. Šīs datnes jau ir gatavas, un šodienas nolūks nav vēlreiz atkārtot HTML un CSS īpatnības, tāpēc par tām atsevišķi šodien nerunāsim. Bet sagatavotāja tīmekļa vietne izskatās šādi. Ir divas lapas, lapa ar nosaukumu produkti, kurā tiek parādīti eksistējošie produkti, un lapa ar nosaukumu pasūtījumi, kurā ir redzami klientu veiktie pasūtījumi. Ir iespējams pievienot jaunus kaktusus, bet šī informācija pazūd tiklīdz tiek atjaunināta lapa, jo dati netiek ierakstīti datubāzē. Tieši tāpat ir iespējams pievienot jaunus pasūtījumus, bet tie netiks saglabāti ilgtermiņā, jo dati tiek saglabāti pārlūku programmā. Pēc pārlūku programmas atsvaidzināšanas tie pazudīs. Aplūkosim sīkāk produkti HTML un pasūtījumu HTML datņu kodu. Kā var pamanīt, JavaScript atrodas tajās pašās datnēs, kurās atrodas HTML. Šis, protams, nav ideālais variants, bet mācību nolūkos mēs tā varam darīt. Visi produkti atrodas masīvā, un tad, kad tiek ielādēta lapa, tiek izsaukta funkcija zīmēt. Šī funkcija paņem mūsu produktus no masīva un uzzīmē tos vienu pa vienam, pievienojot visu informāciju par produktu iekšā lapā. Un par katru produktu mums ir šāda informācija. Produkta ID, nosaukums, tā cena, daudzums noliktavā, cik bieži to ir nepieciešams laistīt, un bilde, kura ir paņemta no Pixabay. Pievienojot jaunu produktu, tas parādās tīmekļa lapā, bet tikai līdz lapas atjaunināšanas momentam. Pēc tam tas pazudīs un tiks uzzīmēti oriģinālie 3 produkti. Dzēšana un mainīšana tieši tāpat pagaidām nestrādā dziļākā līmenī, un pēc lapas atsvaidzināšanas visas izmaiņas pazūd. Lapā pasūtījumi mēs redzam līdzīgu situāciju. Visi pasūtījumi tiek uzglabāti masīvā, un veidojot lapas informāciju, tie tiek uzzīmēti. Funkcijas pievienot, mainīt un dzēst arī darbojas tikai virspusējā līmenī, bet informāciju ilgtermiņā nesaglabā. Sāksim veidot mūsu projektu. Vispirms Visual Studio Code atvērsim projekta mapi, noklikšķinot uz File, Open Folder
un norādot mūsu kaktusu veikala mapi. Tālāk mums ir nepieciešams atkal atvērt terminālu un ierakstīt šādu komandu npm init -y. Tātad šī komanda izveidos package.json, jeb tādu kā projekta pases dokumentu, kurā tiks ierakstīts iekšā projekta nosaukums, versija un visas atkarības. Vēl mums ir nepieciešama komanda npm install express. Tagad mēs ieinstalēsim Express serveri. Un vēl mums ir nepieciešama komanda npm install better SQLite 3. Tātad konkrēti SQLite atbalsts. Tagad izveidosim jaunu datni. Noklišķinot file, new file. Un šo datni mēs saglabāsim kaktusu veikalā, pamata direktorijā ar nosaukumu db.js. Tā būs JavaScript datne. Šeit iekšā mēs ierakstīsim kodu, kas palīdzēs mums izveidot datu tabulas un ievietot tajā sākotnēju informāciju. Agents mums šodien nebūs vajadzīgs, tāpēc aizvērsim to. Un ierakstīsim iekšā šajā datnē lūk šādu kodu. Pirmkārt, mēs pieslēgsimies mūsu datubāzei, kas atradīsies projektā. Ja šāda datubāze neeksistē, šajā momentā tā tiks izveidota. Iekšā datubāzē būs divas tabulas. Viena ar nosaukumu produkti un otrā ar nosaukumu pasūtījumi. Katrai tabulai pirmais lauks ir ID, kurš ir primārā atslēga un kurš automātiski palielināsies pats. Iekšā par katru produktu mēs uzglabāsim tā ID, nosaukumu, cenu, daudzumu, laistīšanas biežumu un attēla hipersaiti. Un par pasūtījumiem mēs uzglabāsim pasūtījuma ID, klientu, produkta ID, nopirkto produktu skaitu un pasūtījuma statusu. Un mums būs nepieciešami sākotnējie dati, kas parādīsies lapā, lai lapa nebūtu tukša. Un šie dati ir tieši tādi paši kā uz doto brīdi HTML lapā. Module Exports DB nozīmē, ka konkrētā datne tiks padarīta pieejama arī citām datnēm, jo mēs funkcijas no šīs datnes izmantosim pavisam citā datnē. Saglabā izmaiņas un izveido jaunu datni. Jauno datni saglabāsim ar nosaukumu server.js. Dažkārt viņi tiek saukti arī par index.js, mēs šoreiz nosauksim par serveru. Un tā ir JavaScript datne. Iekšā šajā datnē mums būs nepieciešams kods, kas darbinās visu mūsu tīmekļa vietnes loģiku. Tātad, vispirms mēs pieslēgsimies datubāzei, serverim, un tad paņemsim nepieciešamās funkcijas no datnes DB. Tālāk mēs izveidosim divus ceļus, ar kuru palīdzību lietotāji varēs pieslēgties mūsu lapām – produkti un pasūtījumi. Abi ceļi izmanto get, kas nozīmē, ka viņi tikai parāda informāciju. Šis kods ir serveris, kas gaida pieprasījumu. Tajā momentā, kad lietotājs mēģinās piekļūt mūsu produktu lapai un aplūkot to, jo tiek izsaukta metode get, mēs atlasīsim pilnīgi visus datus no datubāzes, no tabulas produkti un atgriezīsim to JSON veidā atpakaļ lapai. Tieši tāpat mēs rīkosimies, ja lietotājs gribēs redzēt pasūtījumu lapu. Atlasīsim visu no datubāzes, no tabulas pasūtījumi un JSON veidā atgriezīsim rezultātu lapai. Un pašās beigās
mēs pieslēdzamies 3000 portam un klausāmies, kas tur notiek. Ports ir kā durvis uz datoru, un katrai programmai ir savs atsevišķs ports, savas atsevišķas durvis. Piemēram, portu ar numuru 80 ļoti bieži izmanto tīmekļa vietnes, bet ports ar nosaukumu 3000 ir brīvs. Neviens sistēmas process to neaizņem, un tāpēc mēs to varam izmantot bez īpašām atļaujām. Ir ļoti svarīgi atcerēties, ka šīs 3 rindas ir vienmēr jāatstāj pašās beigās. Visas izmaiņas, kuras mēs veiksim dotajā datnē, būs jāraksta pirms šim 3 beidzamajām rindām. Saglabā izmaiņas. Ir pienācis laiks palaist mūsu serveri. Terminālī ieraksti komandu node server.js. Lūk, ja viss ir kārtībā, parādās uzraksts, ka mūsu serveris darbojas, bet, ja rodas kādas kļūdas, tad tiek parādīts šo kļūdu apraksts. Piemēram, es jau paspēju izlabot 2 kļūdas, kas man bija SQL kodā. Tālāk atver Parlo programmu un ieraksti tajā šādu adresi. Localhost 3000 ports, API produkti. Un mums tiks parādīti visi produkti, kas ir saglabāti datubāzē, JSON formātā. Lai apstādinātu serveri, ieklišķini termināli un nospied Ctrl+C. Serveri tev vajadzēs apstādināt katru reizi, kad tu veiksi nozīmīgas izmaiņas, it īpaši datnē server.js. Ja izmaiņas ir tikai virspusējas, piemēram, HTML un CSS līmenī, tad lapu var vienkārši atjaunināt un serveri var arī neapstādināt. Tagad mums ir nepieciešams veikt izmaiņas arī HTML datnēs esošajā JavaScript kodā. Mūsu serverī pat labam, tajā momentā, kad cilvēks mēģina piekļūt produktiem, mēs atlasām visus produktus un JSON formātā padodam tos lapai. Bet lapa tos vēl neprot apstrādāt. Tāpēc atvērsim vaļā mūsu produkti HTML un veiksim izmaiņas JavaScript. Pirmkārt, nodzēsīsim nost visu masīvu ar gatavajiem produktiem. Tā vietā mums parādīsies jauna funkcija. Ielādēt datus, kura sagaida datus no servera puses, saņem tos JSON formātā un tikai pēc tam tiks izsaukta funkcija zīmēt. Funkcijā zīmēt arī ir jāievieš nelielas izmaiņas. Pirmkārt, tagad mums būs parametris produkti. Tā kā mēs veicām izmaiņas mūsu kodā, tagad galvenā funkcija, kura tiks izmantot katru reizi, lai parādītu produktus, būs funkcija ielādēt, nevis funkcija zīmēt. Tāpēc pārlūkojam kodu un visur, kur mums kodā ir zīmēt, aizvietojam to uz ielādēt. Tagad var saglabāt izmaiņas un terminālī atkal iedarbināt serveri. Serveris darbojas. Dodamies uz mūsu tīmekļa pārlūku un šoreiz nedaudz pamainām adresi. Jaunā adrese tagad būs localhost 2.3000/produkti.html. Un lūk, parādās visa mūsu lapa ar tiem pašiem datiem, bet šoreiz viņi tiek ielasīti pa tiešo no datubāzes. Apstādināsim serveri, nospiežot Ctrl+C terminālī, un tieši tādas pašas izmaiņas veiksim arī pasūtījuma lapā. Tātad pievienosim funkciju ielādēt, nodzēsīsim visus datus, kas bija ierakstīti tieši tā kā ir. Vienīgais, ko mēs šeit mainīsim, te nebūs produktu, te būs pasūtījumi. Tā, kā mēs to norādījām šeit server.js datnē.
Piezīmēt arī pieliksim klāt pasūtījumi. Nomainām arī visās citās vietās no produktiem uz pasūtījumiem. Un tieši tāpat kā iepriekšējā reizē, visur, kur mums bija funkcija zīmēt kodā, tagad būs jāieraksta funkcija ielādēt. Saglabāsim kodu. Vēl viena lieta, kas mums ir jāizdara, ir jāveic izmaiņas mūsu datnē datubāze.js. Par produktiem mēs pievienojam informāciju, kas parādās sākotnēji, bet, diemžēl, par pasūtījumiem vēl nē. Tāpēc pievienosim arī informāciju par pasūtījumiem. Šis jaunais kods ir jāraksta tā, lai Module Exports rinda paliktu pēdējā vietā. Mēs pārbaudām, vai tabulu pasūtījumā datubāzē ir ieraksti, un, ja ierakstu skaits ir 0, tad pievienosim šos te 3 jaunos ierakstus. Saglabājam visas izmaiņas un palaidīsim serveri vēlreiz, noklišķinot uz terminal new terminal, ierakstot node server.js. Un tagad dosimies uz mūsu mājaslapu, atjaunināsim tās saturu un pārslēgsimies uz pasūtījumiem, lai pārbaudītu, ka viss strādā. Apstādini serveri, nospiežot Ctrl+C, un tagad ķersimies arī ievietošanas, atjaunināšanas un nodzēšanas funkcijām klāt. Tagad datnē server.js pievienosim 2 jaunus ceļus, pie kuriem vērsīsies mūsu tīmekļa vietne. Atceramies, ka app-listen ir jābūt vienmēr pēdējā rindiņā, un ierakstām šeit šādu kodu. Pievienosim 2 post ceļus. Pirmais vērsīsies pie produktiem un otrais pie pasūtījumiem. Post nozīmē, ka tā lapa, kurā mēs atrodamies, mēģina nosūtīt datus uz serveri. Mūsu uzdevums ir viņus pārtvert un ierakstīt datubāzē. Tātad konkrētajā gadījumā ar produktiem mēs saprotam, ka no lapas produkti tiek veikts post pieprasījums, lapa mēģina datus kaut kādus nosūtīt, un šie dati ir nosaukums, cena, daudzums, laistīšana un bilde, tātad jauns produkts. Un mēs ar komandas insert into palīdzību ievietojam tabulā produkti, jaunu produktu ar padoto nosaukumu, padoto cenu, daudzumu, laistīšanu un attēlu. Tieši to pašu mēs veicam arī ar pasūtījumiem. Tad, kad mēģina no lapas pasūtījuma nosūtīt datus, tad mēs viņus pārtveram un ierakstām iekšā pasūtījumu tabulā kā jaunu pasūtījumu. Saglabājam izmaiņas. Funkcijā pievienot mēs nodzēsīsim lūk šo te rindu ar push, un tās vietā mēs ierakstīsim lūk šādu kodu. Pirmkārt, mēs pievienosim asinhrono atslēgvārdu funkcijas priekšā, kas nozīmēs, ka iekšā funkcijā varētu būt arī lūk šis te await komandvārds. Un pievienosim šādu komandu, ka mēs publicējam datus, mēs griežamies pie adreses API produkti, un mēs padodam lūk šādus te datus uz servera pusi, lai viņš tālāk viņus apstrādā. Saglabājam izmaiņas, dodamies uz pasūtījumu HTML. Tieši tāpat arī datnē pasūtījumu HTML no funkcijas pievienot, nodzēšam lūk šo te koda rindiņu, kas mums ievietoja masīvā datus. Funkcijai sākumā pieliekam asinhrono komandu. Un iekopējam lūk šādu te kodu ierakstām. Tas nozīmē, ka mēs griežamies pie ceļa API pasūtījumi un griežamies ar metodes post palīdzību, nododot lūk šos te datus tālāk apstrādē. Saglabājam izmaiņas un iedarbinām atkal serveri. Node server.js. Serveris darbojas
dodamies uz mūsu kaktusu paradīzi, atjauninām informāciju un varam pamēģināt pievienot jaunu kaktusu. Piemēram, es pievienošu kaktusu ar nosaukumu Vera 2. Tā cena būs 25 eiro, noliktavā ir pieejami 5 gabali, un laistīt viņu nepieciešams ir 3 reizes gadā. Tā adrese internetā būs lūk šāda. Lūk, ir pievienojies jauns kaktus. Tagad pārbaudīsim tieši to pašu ar pasūtījumiem. Pieņemsim, ka Vera ir pasūtījusi pirmo kaktusiņu, vesels 2 gabalus. Lūk, ir pievienojusies informācija. Tagad pievienosim iespēju modificēt eksistējošos datus. Šim nolūkam dodamies uz server.js un pievienojam 2 jaunas put komandas. Get nozīmē, ka mēs tikai nolasām datus un parādām tos lietotājiem. Post nozīmē, ka lapa mēģina publicēt kaut kādus jaunus ierakstus, datus nosūtītus datubāzi, un put nozīmē, ka tiek mēģināts modificēt jau eksistējošos datus. Un attiecīgi mums būs 2 put funkcijas. Viena mums mainīs produktus, produkta cenu, un otra mainīs pasūtījuma statusu. Abos 2 gadījumos mēs vadīsimies pēc ID, pēc produkta ID vai pasūtījuma ID. Tagad dodamies uz lapu produkti un dodamies uz funkciju mainīt. Notaisīsim vecās koda rindiņas un to vietā pievienosim lūk šādu te kodu. Atrodam cenu, kur atrodas iekšā kaut kur tīmekļa lapā, un pasakām, ka mēs griežamies pie ceļa API produkti, beigās pieliekam konkrētā produkta ID, metode, ko mēs lietosim ir put, un mēs padosim šoreiz tikai vienu parametru, un tā ir cena. Saglabājam izmaiņas un iedarbinām atkal serveri. Dodamies uz mūsu lapu, atjauninām to un varam pamēģināt nomainīt cenu, piemēram, jaunajam kaktusam Vera 2. Pieņemsim, ka mūs ir atlaides un tagad viņš maksās 21 eiro. Šķietami nekas nemainās, tomēr, ja mēs atjaunināsim lapu, mēs redzēsim, ka cena joprojām paliek 21 eiro. Tas nozīmē, ka dati ir saglabāti datubāzē. Tagad izdarīsim tieši to pašu ar pasūtījumiem. Apstādinām serveri, dodamies uz lapu pasūtījumu HTML. Dodamies uz funkciju mainīt, nodzēšam tajā veco kodu, un pievienojam jaunu kodu, kas vērsīsies pie ceļa API pasūtījumi plus tekošā pasūtījuma ID. Izsaukuma metode būs put un padosim tikai vienu izmaiņu, pasūtījuma status tiks mainīts uz pabeigts. Saglabājam izmaiņas un palaižam serveri. Dodamies uz mūsu vietni, dodamies uz sadaļu pasūtījumi un varam nomainīt, piemēram, Annai pasūtījumu uz pabeigts. Atjauninot lapu, šis status paliek spēkā. Apstādini serveri un dodies atpakaļ uz server.js datni. Ir pienācis laiks pielikt arī nodzēšanas funkcionalitāti. Pievienosim 2 jaunas komandas, delete, updelete. Viena tiks izsaukta no produktiem un vadīsies pēc produkta ID, un otra tiks izsaukta no pasūtījuma, vadīsies pēc pasūtījuma ID. Pirmā izsauks SQL komandu delete from tabula produkti, kur produkta ID sakrīt ar to, kas mums ir pados parametros. Un otra tieši tāpat ar SQL komandas palīdzību nodzēsīs no pasūtījumiem pēc pasūtījuma ID.
Neaizmirstiet, kā Listen 3000 un šīs rindas vienmēr atrodas pēdējā vietā. Saglabāj izmaiņas. Tagad dodamies uz produkti HTML, uz funkciju dzēst. Nodzēsīsim lūk šo te rindu un tās vietā pievienosim jaunu kodu. Saglabāsim izmaiņas un palaidīsim serveri. Atjaunināsim visādam gadījumam lapu, piemēram, pamēģināsim nodēst tikko pievienoto kaktusu. Lūk, kaktus ir nodzēsts, un atjauninot lapu viņš arī neparādās. Ja nu gadījumā rodas situācija, kad kods ir it kā pareizs, bet tomēr izmaiņas nestājas spēkā, lai gan serveris bija apstādināts un pēc tam palaists par jaunu, tad pamēģini iziet pilnīgi ārā no programmas Visual Studio Code un ienākt vēlreiz. Tas palīdzēs. Apstādini serveri, nospiežot Ctrl+C terminālī un dodies uz pasūtījumu HTML. Mainīsim funkciju dzēst. Kā redzi, loģika ir ļoti līdzīga. Saglabājam izmaiņas un iedarbinām atkal serveri. Atjauninām tīmekļa vietni, dodamies uz pasūtījumiem. Kā redzi, man ir drukas kļūdas dažos pasūtījumos, tāpēc pamēģināšu vispirms izdzēstos. Lūk, pasūtījums ir izdzēsts. Un pat atjauninot lapu, viņš vairs neparādās. Apsveicu, kaktusu paradīze ir izveidota.